23. augusta Tautsaimniecības komitejas sēdē Ogrē atkārtoti skatīts jautājums par veikala Rimī būvniecību pie Ogres kultūras centra un kārtējo reizi raisījis asas diskusijas. Pēc iepazīšanās ar visu iesaistīto pušu viedokļiem pieņemts lēmums jautājumu nevirzīt apstiprināšanai domes sēdē. Savu neapmierinātību ar veikala iespējamu atrašanās vietu pauduši arī 240 ogrēnieši, apliecinot to ar parakstu. Kāpēc? Mums ir pietiekami daudz veikalu Ogrē. Nav vajadzīgs vēl viens. Un vēl jau vairāk mums ir zaļa pilsēta. Lai lielveikali ir pietiekoši Ogrē. Blakus pļavai, uz kuras plānots būvēt Rimī veikalu, atrodas piemiņas vieta politiski represētajiem. Ogres politiski represēto kluba valde ar vēstuli vērsusies pie Latvijas politiski represēto apvienības. Viņu prāt lielveikals neesot savienojams ar piemiņas vietu. Gan man personīgi, gan mūsu kolēģiem politiski represētiem viedoklis ir negatīvs. Ja. Mēs uzskatām, ka šajā vietā, kur tā it kā zināmā mērā veidojās tāda kultūras vide Ogres pilsētā, kur ir baznīca, kultūras nāmas, tālāk netālu tur ir mākslas skola, represēto piemiņas akmens. Vai tādā vietā tāds liels veikals kā Rimī tur iedarētos. Ja? Un tā kā mēs uzskatām, ka Rimī tur it kā nebūtu vieta. Ja? Lai pieņemtu galīgo lēmumu, Ogres novada doma projekta īstenotājiem pieprasa paveikto darbu sarakstu, jo 6 gadu laikā doma neesot saņēmusi nevienu skaidrojumu no zemes īpašniekiem. Mēs izvērtēsim arī ieguldījumu attīstītāju, ko tad viņi ir izdarījuši, jo uz vizuālu neko tur nevar redzēt, nekas tur tā nav redzams. Ja viņi saka, ka viņi ir ieguldījuši 100 000, tad mēs gribētu pārliecināties, vai šie 100 000 tur ir ieguldīti. Un viņi ir ieguldīti likumīgi. Līdz ar to Rimī veikala būvniecības jautājums tiek atlikts uz nākamo komitejas sēdi pēc mēneša. Laura Liepiņa, Zanta Tereško, Ogres televīzija.